Tā, labdien, esmu ārā. Kā esat redzat, Rebi, čau. Jā, tas ir mans suns, viņam patīk lekt, ka kaut ko rokā ierauga. Jā, mēs pastaigāsimies. Un šis būs paziņojuma video, jo iepriekšējais man neiznāca. Garoči, jā, piedodiet, ka nav videoklipu vakardienas, jo izrādās nedrīkst 30 minūšu garu, un pirmais videoklips man ir 30 minūtes. Un tad nākošās daļas, nav jēga likt, jo ir saistītas ar pirmo daļu. Tāpēc es viņus izdzēsu, un tās filmēšu paziņojumu videoklipu, un šodien būs jauns videoklips, kā es pastaigājos patreiz ar suni. Rebi, neroj. Kā es pastaigājos ar suni. Un, jā, ko es tajā videoklipā teicu, es tikko no skolas atnācu. Pašlaik ir 3:55. Es 3:42 izgāju no skolas. Jā, tur es dzīvoju, tur tālāk bišķiņi skola. Jā, man nav tālu jāiet, man paveicies dzīvoju pie skolas un tā tālāk. Un jā, nebrīnoties, ka es bišķiņi kaut kā pagriļojos, jo viņš ir diezgan mazs un viņam patīk raut, kā jūs redzat. Un man tik jāturas, lai viņš neroj. Jā. Rembi. Petro, nedrīkst ostīt citu suņu kakas. Lai arī tā ir tā, nezinu. Jo pārsvarā tikai mēs te staigājam, jā, Rembi? Nē, tur kāds kaķi putniņu apēdis. Spalvas iepalikušas. Rembi, apstājies, man patīk kaut kā. Vat, viņš raustot aizdzina manas domas, ko es gribēju teikt. Jā, vakardienas videoklipā bija vienā vietā, ka es teicu, gāju gar vienu veikaliņu, kurā pārdod pienu un teicu, ka tur ļoti garšīgs. Es šodien iešu pēc piena uz viņu. Un jā, labi, mēs jau lēnām iesim atpakaļ, jo Rembi, nepatīk. Labi, patīk garas pastaigas, bet tad viņš paliek nervos un sāk napi vilkties. Tāpēc man jau lēnām jāsāk doties mājā un tā tālāk. Jā, es pēģirāšu videoklipu 5 minūšu garumā, jo es nezinu, varbūt īsāku, bet par 7 minūtēm garāk toču netaisīšu, varbūt pat īsāk par 5 minūtēm. Rembi, beidz raut. Jā. Tā mēs te pastaigājamies, vai ne, Rembuļī? Puskjūs, dzīvē kāds smukulīts. Ja es gribētu kārtīgi paskatīties, viņu ieiet manā Instagramā, es gan jau varbūt ielikšu linku, ja nebūs slinkums. Te jau redzēs, es gan jau vakarā šitais videoklips būs. Nebrīnoties, ka šitā bišķiņa balsī dažbrīd paceļ, jo uz Rembīšu bišķiņu vajag citreiz. Ja ne, viņš paliks vaļīgs un neklausīs galīgi, aizraut man pa gaisu pāraros siks, kā jau tas jau ir noticis. Redzēt, mamma tur kaut kā saķimerēja kopā, lai varu vēl pavedāt. Jā, tur tālāk ir kniedēts, Rembi, nedrīkst tur. Jā, es gribētu parādīt, kā es viņam iedod maisīt, to varbūt vēlāk, vai arī šodien, kādu citu dienu. Es viņam iemācīsim apsēsties un noķert, ka es viņam kaut ko pametu. Rembi, beidz raut, man jau roka sarkana. Viņam ir liels spēks. Jā. Ko es gribēju vēl? Jā, šī ir kaimiņa mašīna. Numurzīmi nereklamēšu. Nevajag. Nečupu. Nevajag mašīnai ratus apcisāt. Viņi neaugs. Jā. Tur ir mūsu mašīna. Jā, kur mūsu loks dzīvokļa.
Nedrīkst tur rembi čurāt. Nu jā. Jā, tie ir baigie dubļi, jo šitien apakšā ir ūdens. Nu, es tagad tās beigšu videoklipu, varbūt, nu jā, beigšu. Jā, ir jau 5 minūtes, kā es apmēram gribēju. Nu jā, šī ir manas mammas mašīna, Mazda. Un rekur, kā jūs redzat, mana mamma arī sauc lienu. Nē. Jā. Nu labi, tad jau nākošajam videoklipam, kurš būs šodien. Tā, labi, es gribēju kaut ko teikt. Jā, sūdzi tur. Jā, paroči tātās joši mājā. Tur beigas divkies tev pūstuļi, bet tie kaimiņu. Jā, es tātās joši mājā. Man būs bišķi ilgāk nekā gribēju videoklipu. Jā. Nu, ja neredzēsiet, nu tad piedodiet. Kaut ko jau redzēsiet, tā izskatās. Jā, tas ir 3. dzīvoklis. Jā, un es viņā dzīvoju. Šī ir mana istaba, jā, es savu noliku. Te man ir paštaisīts telefons varētājs. Nu, var izmēģināt. Jā, pīs. Es nezinu, vai jūs kaut ko redzējāt. Jā. Šāds skats pa logu, bišķiņ nosmērējies. Jā. Un re, kur mans spēlējamais instruments. Tūlīt nospēlēšu ar vienu roku, vienu pavadījumu. Neuztraucieties, viņa ir noskaņojusies, bet es viņu pēc tam noskaņošu. Varbūt kādā dienā es filmošu, kā es spēlēju. Varbūt tas būs trešdien. Ģitāru un iešu pēc piena. Jā, tur ir mammas istaba. Varbūt kaut kad pafilmēšu, kā spēlēju GTA San Andreas. Jā, un te ir pāris lietas. Redziet. Neredziet. Nu, tas ir LG plakanais televizors. Un jā, nu tad tiekamies jau visdrīzākais nākamajā kadrā. Rekur kaķis mūsu. Micīte. Jā, mūsu kaķis labi. Tiekamies jau nākamajā kadrā. Tā, jā, kā jūs neredzat, es veru durvis un bišķiņ jāpasteidzās, lai tiktu laicīgi uz šo veikalu. Varbūt nokavēsim, nezinu. Jā, mēs esam ārā. Un pēc, pāris minūtēm sāku šādu videoklipu. Garš jā, mēs tā izējam. Varbūt jūs redzēsiet, ka es tūlīt nofilmēšu, ka mēs somā. Jā, šajā somā ir piena, priekš piena 3 litri jāpudele, kurā laidnā pārdevēja ielies pienu, un es varēšu doties mājā tad. Bet vēl ir jāpaspēj līdz šim veikalam, lai viņu neizver ciet. Jo mamma teica, lai pienu paņem, nu tad jāpaņem jau ir. Tā kā bišķiņu varbūt ātrāk paiesim, un tāpēc varbūt bišķiņu vairāk kratīsies, jo man ir laiciņš. Jā, rekur mūsu skolas autobuss, kurš pārvedā skolēnus. Nu, protams, tur uz sānu jau ir rakstīts skolēni. Labi. Bišķiņi ātrāk paiešu, tāpēc bišķiņi vairāk kratīsies. Jo it kā jābūt līdz 5 būtu veikalam. Bet, nu nezinu. Itreiz pārdāja ātrāk aizbrot. Tā jau redzēs. Kā būs, tā būs.
Nu, ja kas mammai pateikšu, ka es rītdien aiziešu un rītdien pēc sporta paņemt varēšu. Vai pirms sporta, nezinu. Pirms sporta nebūs jēga, jo te būs pusē 12. Kur jēga? Nu jā, es tūlīt nobeigšu šo videoklipu. Jo es negribu, lai pārsniedz atkal tās 15 minūtes. Nu jā. Otro daļu es sākšu vēlāk filmēt, jo te nekā interesanti nebūs ko filmēt. Un arī ir nelabvēlīgi viesi, kurus es negribu redzēt. Tāpēc, ka viņi gaida autobusu un varbūt kaut ko man uzbarzīs. Man nepatīk tādi cilvēki. Paldies jau 6 abonementiem. Tā, ka būs 10 kaut ko izdarīšu, kaut kā challenge, kaut ko tādu no Karači. Ik pēc 10 abonementiem es uztaisīšu challenge. Un ja es tikšu līdz 100 abonementiem, es nopirkšu kaut kādu veco nošku. Un būs challenge man viņu vienkārši ar rokām mēģināt sadauzīt. Nu, vienkārši pret zemi, pret visu kaut kurien mētājot sadauzīt. Tā, lai viņa galīgi izjūg pa detaļām. Tas būs uz 100 abonementiem. Bet, nu, tad, kad būs 10, nu, tad kaut kāds challenge jāizdomā. Varbūt kaut kādu pretīgu, kaut ko ēdamu vai dzeramu, nezinu, vai kaut kādu samiksēt, es nezinu. Izdomāšu. Labi, davai līdz nākošiem video.